to vajadzētu paturēt prātā, ka to valdību sastādīto un palaisto atmatā, ar to vajag turpināt ņemties, nevis vienkārši gaidīt līdz nākamajai reizei, līdz nākamajai ziemai. Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Latviska Latvija tiek likta valdības deklarācijā kā mērķis. Opozīcija baida ar Marksu, teātra režisoros ieklausās biežāk nekā dzejniekos. Mūsu studijā viesis ir filozofs un dzejnieks Ilmārs Šlāpeņs, kurš pētījis un apkopojis latviešu nacionālās īpatnības, kurš studējis arī Marksu un kurš nominēts arī Dzejas dienu balvai. Sveiki! Sveiki! Tu savulaik atzīvoji krievu dzejnieku Dmitriju Prigovu, kuram bija tāds dzejolis, ka manā dzīves laikā beidzās Britu impērija, manā dzīves laikā beidzās Franču impērija, izjuka Dienvidslāvija. Toties manā dzīves laikā bija praktiski neizbēgams homoseksuālisma, konceptuālisma, feminisma, ekoloģisma, terorisma un sinerģisma uzplaukums. Tas ir tāds īsts kopsavilkums no tava atzījojuma, bet kas parādījās vai izjuka tavā dzīves laikā, kam tu pievērst uzmanību, ja tu būtu Prigovs? Būtu rakstījis šādu dzejoli. Kaut kam specifiskam, kas man ir aizskāris, droši vien manas dzīves laikā beidzās lielā mērā tas, ko var dēvēt par roka mūziku. Beidzās? Beidzās. Tā nozīmē, ka roka mūzika bija ļoti specifisks mūzikas žanrs, ko pārstāvēja, ko veidoja roka grupas, kurās ietilpa personības. Tas lielā mērā ir beidzies, un šobrīd mūzika top pavisam pēc citiem likumiem, citām vajadzībām. Un vienā brīdī es tam pievēršu uzmanību, ja agrāk bija noteikti skaits žanru, un katrā žanrā bija vairākas grupas, kas spēlēja šajā žanrā. Sastādot enciklopēdiju, varēja droši tā rakstīt, ir tāds žanrs tāds, un šajā žanrā spēlē tas un tas. Un tad vienā brīdī, tas bija kaut kur ap 2000. Gadu, es pamanīju, ka grupa ir vairāk nekā žanra, un Wikipēdijā skatoties par modernajām grupām, vai pareizāk sakot par projektiem, jo tie ir mūziķi, tas viens mūziķis, kuram ir vairāki pseidonīmi, viņš veidojas vairākus projektus, spēlēja vairākās grupās vienlaicīgi, un par katru no šīm grupām vai projektiem ir rakstīts tā pārstāv tādus žanrus, 5, 10 dažādas mūzikas žanrus. Mainījās tas vektors, mainījās kaut kāda nepieciešamība, kāpēc cilvēki spēlē mūziku un kāpēc to klausās. Un vēl to ir daudz pamanījuši, ka beidzies albumu laikmets, ka rokmūzikas albums, kas bija vesels konceptuāls notikums ar stāstu, vēstījumu, ideju, uzbūvi. Tagad tās ir atsevišķas dziesmas, ko cilvēki klausās, nevis albumu no sākuma līdz beigām. Un kas ir sācies tavā dzīves laikā, ja neskaita vēl visu to, kas ir beidzies un nomirst? Es tagad nepateikšu neko tādu ļoti nozīmīgu un svarīgu, jo ātrumā neieskrien prātā, bet no tādām sadzīves lietām ir lielām labām lietām, es domāju. Televīzijas seriāla laikmets. Agrāk tās bija televīzijas filmas, daudzsēriju filmas. Tad ir attīstījies un sācies, un lielā mērā tas sākās Amerikā pateicoties kabeļtelevīzijai, bet jau straumēšanas platformām attīstoties šie seriāli ar daudzām sezonām arī līdzīgi, kā ir ar tiem rokmūzikas albumiem, tur ir noteikts vēstījums, stāsts, kompozīcija, savi likumi, kā veidot šīs sezonas, ar ko tās pabeigt, ar ko sākt, kā uzturēt interesi, kā iemīlināt aktieros skatītājus. Daži gan saka, ka tas aizvietojot to lielo romānu rakstīšanu, ka tas ir beidzies tieši tāpēc, ka ir tā seriāla tās laikmets iestājas. Es neesmu novērojis, ka būtu beidzies lielo romānu laikmets. Tie romāni ir kļuvuši savādāk, un to ir tur arī parādījušies kaut kādi citi likumi, kā tiek rakstīti romāni un lasīti un pārdoti, bet biezās grāmatas joprojām iznāk, un tās ir diezgan populāras, ne tikai Latvijā, kur vienmēr, jo biezāka grāmata, jo tā ir vērtīgāka bijusi pircēja acīs. Arī ārzemēs angliski rakstošajā literatūrā ir daudz biezu grāmatu joprojām. Tās gan, nezinu, vairāk pāriet no
no tās romānistikas žanra, kur ir dramatisks stāsts pamatā vai cilvēka, izdomāta cilvēka biogrāfija, tad tas pāriet tādā non-fiction vai pusdokumentālajā literatūrā, kas iekļauj sevī ļoti daudz ko, sākot ar eseju krājumu, beidzot ar populāri zinātniskiem pārspriedumiem par eksistenci, dzīvi, kosmosu un vegāno pārtiku. Par jebko var uzrakstīt biezu grāmatu, un to cilvēki dara. Bet lielā mērā tie seriāli ir sākuši pildīt nozīmīgi, es pat teiktu, masu mēdīju funkciju, jo daudzas jaunas, skaistas, nozīmīgas un vajadzīgas idejas, priekšstati, domāšanas tipi, stereotipi tiek nodoti plašai auditorijai, var teikt, vispasaules auditorijai šobrīd ar vienu pogas spiedienu, pateicoties televīzijas seriāliem. Padomju okupācijas periodā dzejnieks tika Latvijā uzlikts ļoti augstā sociālā statusā. Tagad izklausās, ka mēs augstā sociālā statusā liekam režisorus un nevis dzejniekus, teātra režisorus samērā. Interesanti, vai tam ir kaut kāds sakars tam viedokļu līderismam ar to, kurā kultūras nozarē darbojas attiecīgā persona. Es par to domāju. Padomju laikā jau režisors arī bija tāds... bet tomēr dzejnieks bija pilnīgi citās statusā. Dzejnieks bija citā statusā. No vienas puses man šķita, ka ir mainījies vispār, ir mainījies tās sociālā statusa struktūras sabiedrībā, ne tikai Latvijā, visā pasaulē. Un to var labi redzēt politikā, ka ir aizgājis personību laikmets. Par to sāka cilvēki tur sūdzēties un vaidēt, nav vairs to izcilo personību. Paskatieties, kas tur nāk par prezidentiem visā pasaulē. Kādreiz bija tur tādi un tur šitādi, un tagad Trumpi un Baideni, un vispār tādi, par kuriem mēs neatceramies, kā viņus sauc. Bet tas ir tāds process, kas, es domāju, ir dabisks un veselīgs, jo nekas labs jau tajās harizmātiskajās personībās nav bijis. Mani gan apstrīdēs droši vien daudz, kas studē vēsturi un aizrāvējās ar vēsturisko procesu analīzi, ka tieši izcilās personības ir bīdījušas notikums arī režisors, kurš ir iekarojis mediju telpu ar saviem izteikumiem, ir teicis, ir īpatnēja frāze, ka 5% sabiedrības ir tie, kas bīda uz priekšu attīstību. Tas ir zinātniski pierādīts, viņš teica televīzijas ēterā, un gribējās uzreiz pajautāt, kuri zinātnieki ar kādiem pētījumiem un ar kādiem datiem ir pamatojot šo pierādījuši. Es saku, angļu zinātnieki. Zinātnieki, jā, es garu laiku izpētījuši, ka tikai 5% ir tie, kas virza, un ko nozīmē virzīt uz priekšu. Vai tas nebūtu pavirzījies uz priekšu bez tiem, vai kā? Man jau šķita, ka vēl ir interesants tas par tiem procentiem runājot, ir tāds priekšstats vai mīts arī par to, ka homoseksuālā sabiedrības daļa ir tā, kas virza uz priekšu kultūru un citus procesus, un tie 10% parasti tiek rēķināts katrā sabiedrībā 10% homoseksuālu vērstu cilvēku. Bet man šķiet, ka procesi virzās uz priekšu dažādu iemeslu dēļ, subjektīvu, objektīvu iemeslu dēļ, un tā viennozīmīgi pateikt par to, kas ir svarīgākais, ir grūti. Par tiem dzejniekiem tas bez šaubām bija vairākas izcils personības, te padomju laikā, es domāju, un ja mēs paskatāmies, ir ļoti daudz aizmirstu dzejnieku, mēs varam tagad rakt augšā kaudzi viduvēju dzejnieku, par kuriem nebūtu jēgas atcerēties, kas rakstīja partijiskus pantiņus un atstrādāja savus necilos honorārus, bet ir ļoti daudz dzejnieki, kas netika pamanīti vai tika nospiesti. Tā skatā daudz sieviešu dzejnieču, kas rakstīja tais pašos 70. gados. Es paskatījos vēl kādas recenzijas, kur tiek vienkārši nonivelēti jaunie dzejoļu krājumi, kas ir iznākuši rakstot par to, ka
Tur vēl ir jāpastrādā, tur vēl jāaug un tā tālāk. Un iznāk 4., 5. krājums. Tai dzejniecei es tagad neatcerēšos uzvārdu. Un jā, joprojām viņa nav izaugusi, un turpat blakus ir tādi vīriešu dzejnieki, kas uzreiz tiek pamanīti, un viņu dzejā ir kaut kas svarīgs ieraudzīts. Tā ka tie aspekti, kāpēc mēs ieklausījāmies dzejniekos tieši tajos un tieši tajā brīdī, var būt dažādi. Iespējams, ka režisori to brīdi, un režisori noteikti ir valdonīgākas personības, kurām ir svarīgi manifestēt savu varas pozīciju, jo tāds darbs. Gan toreiz, lai gan arī tas mainās, arī teātra pasaule mainās un izrāžu iestudēšanas principi mainās. Aizvien vairāk ir kolektīvu izrāžu, nevis viena režisora autora darbi. Bet tā ir sanāca, ka no tās padomi režijas skolas izaugušie režisori, viņiem ir nepieciešams pierādīt sevi, parādīt sevi, ka viņš ir te galvenais, viņš ir salfa tēviņš barā. Es domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc arī šobrīd daži no viņiem ārkārtīgi cenšas sevi pierādīt, ja to nav iespējams vairs izdarīt uz skatuves, ja tevi vairs nepamana vai nelaiž kaut kur Eiropā uz kādām skatuvēm. Tev vajag to uzmanību dabūt citā veidā. Atgriežoties pie tā, ko tu teici par tām personībām un politiku iztrūkstošām, es atradu, ka savulaik vēl, kad strādāju Satoriju, jūs piedāvājāt doktora Ķīļa lekciju kursu, vai vispār ir vajadzīga valsts, ja gandrīz visu var izdarīt paši cilvēki. Protams, ir mazliet riskanti apšaubīt šo jautājumu mūsdienās, bet novērtējot Ķīļa provokatorismu, kas ir iecelts šajā jautājumā, varbūt, ka tā arī ir. Nē, mūsdienās pavisam leģitīms jautājums, vai vispār ir vajadzīga valsts, ja visu var izdarīt mākslīgais intelekts. Pat vairs ne cilvēki. Jā. Cilvēkiem pašiem vairs nekas nebūtu jādara, bet tā bez šaubām ir ļoti spilgta un kārdinoša un vienkārši estētiski ārkārtīgi pievilcīga ideja, ko visspilgtāk droši vien pārstāvēja Aina Renda, amerikāņu rakstniece, domātāja, kuras romāni, nevis filozofiskie darbi, bet romāni, ārkārtīgi spēcīgi ietekmēja tā neoliberālisma veidošanos Amerikas Savienotajās valstīs 50. un 60. gados, kas uzbūvēja šo valsti par spēcīgāko, ietekmīgāko. Un arī, kā mēs par to smīkņātu, cilvēku brīvības aizstāvošo iekārtu pasaulē. Un tā joprojām turpina pastāvēt. Tā ka ideja par to, ka valsts funkcijas vajag maksimāli mazināt un pret tām cīnīties, un pret tām ir jācīnās cilvēkiem, un nevis tur kopīgi apvienojoties partijās, organizācijās, bet katram pašam pa vienam sevī ir jānogalina atkarība no valsts. Tā ideja, es tur neko nevaru padarīt, tā ir skaista ideja un pievilcīga. Un es domāju, ka daudz ko, varbūt nevis tādā lielā strateģiskā līmenī, domājot uz priekšu, vai domājot par ideālo iekārtu vai par ideālo valsti, bet konkrētos ikdienišķos sīkumos, domājot par to, ko darīt, piemēram, tiem pašiem politiķiem, kad viņi tiek ievēlēti Saeimā, ko viņiem tagad darīt, ar ko nodarboties. Man ir pavisam konkrēts priekšlikums vai piedāvājums. Pieņemot jebkuru lēmumu, domāt par to, kā mazināt valsts ietekmi uz notiekošo, nevis kā to palielināt. Katru jaunu likumu normu izvērtējot, paskatieties, vai ar to tiek uzlikts jauns kaut kāds administratīvs sloks, kā saka. Izņemot aizsardzību. Vai ar to tiek noņemts. Diemžēl, jā, valsts aizsardzība un politiskā vai tā ģeopolitiskā situācija šobrīd pasaulē ir tāda, ka mums nāks piekāpties šajā līmenī. Bet es domāju, ka citi agresīvāki par mani cilvēki teiks, nē, dodiet izdalīt visiem ieročus un lieciet mierā to ņemšanos ar armiju.
mēs paši tiksim galā, ja mums uzbruks. Es tā droši vien nedomāju, bet mani pārsteidz tagad pēdējā laikā arī klausoties, skatoties tās sarunas par to, ko vajag mainīt Latvijas politiskajā iekārtā, vēlēšanu sistēmā. Un izskan tas, ka politiķi pie visa vainīgi, tās partijas pie visa vainīgas ir. Un varētu sastādīt bezgalīgi garu sarakstu, pie kā visi ir vainīgi politiķi. Pie tā, ka mēs slikti dzīvojam, pie tā, ka mums ir slikta izglītības sistēma, pie tā, ka mums slikta veselības aizsardzības sistēma, ir vainīgi politiķi. Pie tā, ka mēs gandrīz nomirām pandēmijā, ir vainīgi politiķi. Pie tā, ka mēs netikām visi sapotēti, ir vainīgi politiķi. Pie tā, ka mums produktu cenas sakāpju veikalos, ir vainīgi politiķi. Pie tā, ka pār robežai nāk imigranti, ir vainīgi politiķi. Pie tā, ka mēs nelaižam imigrantus pār robežai, ir vainīgi politiķi. Jebkās, kas notiek, pie tā visa ir vainīgi politiķi. Un tā ir dziļa, lielākās daļas Latvijas sabiedrības pārliecība. Tas atgādina to anekdotu vai mēmu, kas jau padomju laikos valdīja par kādas vajātas nācijas pārstāvi vainīgumu pie visa. Tā skaitā pie tā, ka krānā nav ūdens. Mans priekšlikums ir, varbūt samaksājiet par ūdeni tos komunālus maksājumus vai salabojiet blīvas. Izdariet kaut ko, lai tas ūdens būtu, nevis atrodiet tos vainīgos un sakiet, ka pie visa ir vainīgi politiķi. Un jāmaina politiķi, tad jau viss būs labi. Nebūs. Es atradu tādu tavu ierakstu sociālos medijos arī politiskajā kontekstā, ka Latvijā ir tik unikāla infrastruktūra, ka varētu nosēdināt visus kreisos Daugavas kreisajā krastā, tu raksti, bet labajā visus labējos, un lai pieņem savus likumus un ratificē konvencijas, tu raksti, un miers. Dažas sadalītas ģimenes, bet uz kopējā šķirto laulību fona tas būtu sīkums, un ik pa brīdim kāda no pusēm draudētu sadedzināt tiltus, un kāds lipki ar mazu laiviņu pa naktīm vadātu bēgļus. Jā, lielisks. Kā var apvienot? Lielisks teksts. Principā tautu nevar apvienot, ir tikai cerības uz lipki. Redz, un te parādās... Kas notiek šobrīd pasaulē? Mēs redzam, ka cilvēki brīvi ceļo, kuri brīvāk, kuri mazāk brīvi, un bieži vien izskan tāds viedoklis, ja tev nepatīk šī iekārta, kas šeit valda, brauc uz, agrāk teica, brauciet uz savu Izraēlu vai brauciet uz savu Ameriku, ja jums te nepatīk Padomju Savienībā. Tagad mēs sakām, es pats sevi esmu pieķēris pie tā, ka man uz mēles galā ir brauciet uz to Krieviju, jums te kaut kas nepatīk. Kaut kādas sadzīves strīdos uz ielas vai veikalā, ja kādam ir krievu valodā iebildumi, man pirmā doma, kas ienāk prātā, no ko tu te dari. Un, diemžēl, šī doma ir daudziem galvā, un daudz to arī izmanto. Ja te nevar viena dzimuma pārstāve apprecēties, viņi brauc un dzīvo tur, kur to var, uz Spāniju. Šobrīd jau uz jebkuru citu valsti, tikai ne Latvijā. Un tas rada tādas aizdomas, ka mīts par nacionālas valsts spēku un varenību ir diezgan tāds uz māla kājām uzbūvēts. Tas, ka nācija vai valoda, vai nacionālā kultūra, vai tradīcijas, vai tradicionālais, dzīves iekārtojums ir tas, kas apvieno valsti un uztur valsti. Izskatās, ka nē, un ja mēs sadalītu Latviju divās daļās un vienu uztaisītu nacionāli konservatīvu un otru kreisi liberālu, cilvēki mierīgi pārvāktos, viņi dzīvot apmēram tādos pašos klimatiskos apstākļos un tiktu varbūt katra puse arī pie Baltijas jūras nopeldēties, un varbūt visi būtu laimīgi un nebūtu jāstrīdās par to, kādu tradīciju uzturēt un pie kā turēties. Tā kā šobrīd aizvien vairāk mēs redzam to, ka nācijas kā vienas valsts iedzīvotāju kopumu ideju satur kopā, nebūtu ne valoda vai vēl jau vairāk DNS, bet priekšstats par to, kā ir labi dzīvot. Es nedomāju, ka lēni mainās
Man ir tāda sajūta, ka diezgan strauji, pārdesmit gadu laikā ir ļoti būtiski mainījusies gan politiskā kultūra, gan tas, par ko mēs smejamies vai bēdājamies. Ir, protams, kaut kādi recidīvi, un tie nāk atpakaļ ar tādu atsitienu, bet tas ir dabisks process, tāds svārsta mehānisms. Ja kaut kas ir aizgājis pārāk strauji uz vienu pusi, tad agri vai vēl pamostas cilvēkā spēki snaudoši, kas viņam atgādina, bet nosacīt runājot par to padomju laika saldējumu garšu. Un viņš pēkšņi pamostās un viņam liekas, bet kādreiz bija labāk. Jo tas saldējums toreiz atceries bērniņa, cik bija garšīgs. Jā, tie atsitieni nāk un dažādā veidā, gan kaitīgā, gan nekaitīgā, gan stimulējošā, gan kaut kādā degradējošā veidā. To var vērot un par to var brīnīties un analizēt. Es nedomāju, ka par to vajag baigi dramatiski to uztvert un sašust, ka tā notiek. Kas latviešiem ir īpatnējs un kāpēc mēs varam atļauties runāt par latviešu nacionālajām īpatnībām? Mēs tomēr esam diezgan noslēgta un neliela tauta un esam pieraduši par sevi tā domāt un sevi tā uztvert. Un tur ir tāds noslēgts kopienas, kaut kāds sindroms, kas liek mums aizsargāties vairāk žēloties to upuru lomu, nepamest un turpināt nest līdzi un izbaudīt, jo upuru lomu var izbaudīt ļoti dažādos veidos. Tas palīdz tikt galā kaut kādām citām sadzīves problēmām. Tu vienmēr var pateikt, tas taču tāpēc, ka mēs bijām okupēti 60 gadus vai cik. Vai 800 gadus verdzībā nīkuši. Un tāpēc mēs tādi esam, ko jūs no mums prasāt. Un par to, diemžēl, vai par laimi citur pasaulē vispār nesaprot un neredz kaut kā. Tas vienkārši izraisa milzīgu pārsteigumu. Sapratu, toreiz, kad es to grāmatu uzrakstīju, vai arī anekdotes par vidējo latviešu un latviešu nacionālās īpatnības, man šķita, tas varētu būt tāds konvertējums produkts, jo tā arī bija bilingvāla grāmata, tur bija angliskā versija klāt, ko dāvināt ārzemju viesiem un iepazīstināt ar latviešu, tā teikt, nacionālo virtuvi. Bet tā nav virtuve, tās ir mūsu psiholoģiskās traumas un kaitas, un tās citi vienkārši nespēja uztvert, kas tas tāds ir. Tāpat kā ar grāmatām, ar literatūru, mums ir iznākušas jau vairākas tādas romānu sērijas, ļoti veiksmīgas, brīnišķīgas ieceres par Latvijas tām 10 gadiem un tagad par latviešu rakstniekiem sēriju Es esmu. Bet tajā brīdī, kad ar šo sēriju mēs latvieši aizbraucam uz kādiem ārzemju grāmatu festivāliem vai gadatirgiem un izvēlkam to kolekciju un sakām, lūk, mums ir tāda sērija, negribat pārtulkot, viņi pirmkārt uz to paskatās ar lielām aizdomām, kas jums tur tāds pa fašistisku režīmu. Jūs tagad glorificējat savu pagātni vai savu nacionālo raksturu vai jūs te valkat ārā tagad pēc kādām pazīmēm tos savus dižgarus. Tas viss šķiet aizdomīgi, jo tur ir pierasts, ka grāmata ir grāmata, tā ir vērtība pati par sevi, nevis, ka tā veido kaut kādu konstrukciju, kas uzbūvē to nacionālo mītu. Bet mums tas joprojām darbojas, mums tas patīk, palīdz. Vienkārši fakts ir tāds, ka citur to nesaprot. Bet topošā valdība arī ir paziņojusi, ka viens no viņu mērķiem, ko viņi arī liks kā savu deklarācijas virsmērķi, ir redzēt, attīstīt Latviju kā latvisku. Tad, ko tavuprāt no šīm 100 nacionālām īpatnībām noteikti nevajadzētu tur likt apakšā? Dažs jau tu minēji.
Nē, cerība vieš šajā formulējumā vārds attīstīt. Latvieša maize aizvien ir rupja, kā rakstītā grāmatā. Jā, tā ir savukārt tā žēlošanās. Kā mums garšo tā melnā, rupjā maize, nevis tā smalkā, baltā, pūkainā. Tur kaut kas ir. Bet, kas tavuprāt, ko tu ieteiktu saprast ar vārdu latviska Latvija, ja kāds liek to par virsmērķi tuvākiem politiskās darbības gadiem? Es domāju, tas ir tāds, nezinu, kā to pareizi politikā sauc, lietu sarga termins vai zem kura var pabāzt jebko. Galvenais to nosaukt par latvisku, bet patiesībā tas ir tāds eifemisms no tā valodas politikai droši vien, jo diez vai kāds tur diez vai tiks šķirots pēc kaut kāda cita principa, kā vienīgi valodas principa, ja tiks šķirots, ko atbalstīt, ko neatbalstīt. Un kas ir vērsts uz latviešu tautas ilgāku pastāvēšanu vai ataudzi, tā to dēvē. Un kas nav vērsts. Es nezinu, man šķiet, ka tas joprojām mēs esam ielipuši tajā retorikā, kas strādāja diezgan labi, tas nacionālais princips politikā, viņš darbojās ilgu laiku, bet jau pati Nacionālā apvienība pamanīja vienā brīdī, ka tas vairs īsti līdz galam nestrādā un vajag kaut ko citu, tur kaut kādu homofobu, piemēram, principu ielikt, ka tas vēl drusku padarbosies, ja tas nacionālais tur tā sāk pašķīst. Tas jau bija jau Krievijā, to jau varēja aizņemt. To varēja, es nemaz kā nacionālajā var aizņēmās, ne jau tas ir latviešu izdomāts. Bet lieta tāda, ka tie kritēriji mainās, un tur ir interesanti vērot, pēc kādiem principiem, pēc kādiem kritērijiem vēlētājs novērtē, par kuru politisko spēku balsot, par kuru nē. Ja pēc kaut kādas sākotnējās idejas tie bija ideoloģiski principi, mēs tagad balsosim par ideoloģiski šādi vērstu vai pretējā virzienā vērstu partiju, un tad sadalās tur demokrātos un republikāņos vai konservatīvajos un liberālajos. Tā kā uz pusēm vai vēl kaut kādās sīkākās sadaļās. Tas īsti vairs jau sen nestrādā, ne tikai Latvijā, arī citur šī ideoloģiskais partiju dalījums ir pašķīdis. Pavisam vienbrīd joprojām ir tas mīts, ka darbojas personība princips un nobalso par to partiju, kur ir spilgtākas personības vai vienkārši patīkamāki cilvēki vai iespaidīgāki cilvēki, harizmātiskāki cilvēki, bet tas arī izzūd, jo vienkārši mainās sabiedrības struktūra. Netiek vairs uzjundīts ar to politisko viļņošanos un ņemšanos, netiek uzjundīts augšā tās personības, kas varētu būt harizmātiskas, bet kaut kā citi cilvēki ar citām īpašībām nāk pie varas šajās struktūrās. Un tā, ka personība princips arī vairs īsti nedarbojas, ja mēs skatāmies uz pēdējo laiku. Ne jau kaut kur sākot ar Dombrovska valdību, kad brīnišķīgs politiķis, vadītājs labs ar lieliskām idejām un spēju izvest valsts cauri krīzei, bet neviens neteiks, ka viņš ir spilgta personība. Kaut kādu iemeslu dēļ, nezinu, vizuālu, valodisku, enerģētisku vai vēl kādu mistisku iemeslu dēļ tas tā vairs nav. Un, kāda tad vēl ir principi? Ir estētiski principi. Vienkārši kura partija smukāk, interesantāk uzvedas. Un es domāju... Kādā nozīmē interesantāk? Uz ko ir interesanti skatīties, kā viņi darbojas. Kas tiek pārmests vienotībai, ka viņi ir garlaicīgi partija. Salīdzinām ar Smiltānu, kā līderi ir daudz interesantāk skatīties. Vai Smiltāns ir līderis, harizmātisks? Nē, bet par viņu bet kā interesants objekts, ko vērot. Zīmēt karikatūras, var. Man liekas, ka progresīvie lielā mērā tas, ko viņi ir ieguvuši, sasnieguši, tas ir pateicoties šim estētiskajam principam. Vai varbūt vēl kaut kādā ziņā pateicoties paauģu principam? Es lasīju, nākot uz sarunu, kad
tulkotāja Twitterī bija vērsuši uzmanību tieši uz šo valodisko aspektu valdības veidošanā, ka latviešu valodā tiek lietots vārdu savienojums valdības sastādīšana, izmantojot tādu dārzkopības terminoloģiju, ka valdību sastāda līdzīgi kā kartupeļus. Jā. Un ka tur ka iespējams, ka šajā valodiskajā nozīmē arī ir apslēpts kaut kas dziļāks. Ka nevis komplektēt vai izveidot, bet sastādīt. To es arī savulaik nodarbojies ar šo valodisko semantikas. Tur var pamanīt, ka šādā tieksmē mēs vērojam valdības sastādīšanu un skatāmies, kurā ministrijā tiek iestādīts, kurš varonis. Un tad pēc tam mēs raugāmies, kas no viņa izaug, vai labs ir bijis tas grauds vai iepuvis. Tas ir tāds tāda nogaidoša pozīcija, tāda zemnieciska kaut kādā ziņā attieksme. Es te sastādīju, un tad jau redzēju, kā Dievs dos. Būs sausums vai lietavas. Bet kas tur izzūd, kas starp latviešiem ir, taču zināms process ravēšana un kopšana un rūpēšanās par augiem, sarunāšanās ar tiem augšanas procesā. To vajadzētu paturēt prātā, ka to valdību sastādīto un palaisto atmatā, ar to vajag turpināt ņemties, nevis vienkārši gaidīt līdz nākamai ziemai. Tas ne tikai kaut ko pasaka par mums, tas arī programmē mūsu nākamo darbību, nākamās rīcības. Un tas, ka valsts ir nevis kaut kas pagātnē, bet nākotnē, to es mēģināju izteikt tādā pantiņu formā dzejolī par to, ka valsts ir darbības vārds. Darbības vārds nākotnes formā. Valsts nav tas, kas ir, ko parasti mēs vēstures grāmatās ierakstām vai iezīmējam kaut kādos panno prezidenta pils griestos. Valsts nav tas, kas ir noticis līdz šim. Valsts ir tas, kas vēl tikai būs. Un to mēs bieži vien aizmirstam, un man šķiet, to ir svarīgi atcerēties un paturēt prātā. Tu minēji jau, ka progresīvi iezīmē tādu paudžu nomaiņas aspektu politikā. Šobrīd var uzskatīt arī, ka par valsts prezidentu ir kļuvis tavas paudzes cilvēks. Viņš jaunāks par mani. Jā, vai tā ir šīs pašas nomaiņas daļa, vai tas ir kaut kāds cita procesa daļa? Vai kā tu to uztver, vai tev ir sajūta, ka tas ir, ka ir tava paudze iemanto šādu veidu statusu? Man ir grūti, es atcerējos to, tas bija Vonnegūtas šķiet, izteikums, ka lielākais murgs ir pamosties un ieraudzīt, ka pie varas ir nākuši cilvēki, ar kuriem tu kopā mācījies vienā klasē. Un to es reāli piedzīvoju. Mans klases biedrs tika ievēlēts Saeimā. Bet es tik ļoti nejūtu sevi piederīgu konkrētai paaudzei, tādā nozīmē, kā konkrētam gadam vai pat 10 gadai. Varbūt man ir izdevies, iemācīties kaut kādu to vērotāju no malas pozīciju. Un uzturēt, un es ar lielu prieku gribētu mēģināt izlikties vai iefiltrēties tajā jaunākajā paaudzē, kas tagad tikai nāk. Varbūt pat vēl jaunāki nekā tie progresīvie. Tajā, kuriem šobrīd ir 15, 20 gadi. Kuriem vairs nebūs profesijas, kuriem vairs nebūs... Kuriem vairs nebūs jāstrādā, beidzot. Bet, kur es domāju, būs... Es ceru laimīgāki cilvēki par mums. Par tiem, kas dzimuši manā gadā. Tu gribētu būt vēlreiz, lai tev ir 16 vai 18? Kurš tad negribētu? Es domāju, tas melo, kurš saka, ka viņš negribētu vēlreiz.
Bet tu pats savulaik arī aprakstīji, manuprāt, žurnāla avots tapšana 80. gadu beigās, kas kaut kādā ziņā ļoti fenomenāli, ko nav iespējams vairs pat atkārtot no tāda saturiskā viedokļa, ko tas izpildīja. Un tad ir jautājums, vai ir vēlreiz iespējams nonākt tajā īpašajā egregoru stāvoklī. Tur, protams, ir tā ilūzija. Tas mūžīgās jaunības eliksīra meklējumi ir ilūzija, jo atgriezties tieši tajā jaunībā nav iespējams, pat ar laika mašīnu teorētiski tas būs kaut kas cits. Un tas, ka mainās, tas, ko mēs sākumā runājām, arī piemēram, mūzikas klausīšanās paradumi ir mainījušies, un es vairs nevaru būt tas 16-gadnieks, kurš toreiz klausījās pirmo reizi Pink Floydus un Led Zeppelin. Tas būs pavisam savādāk. Tas, kā mēs lasījām tās grāmatas, kas iznāca toreiz, kā mēs iepazinām grāmatas, kas bija iznākušas pirms 50 gadiem, bet bija aizliegts un nebija nonākušas pie mums, kāds notika ar avotu, vai kā mēs uzvedāmies un komunicējām 2000. Gadu sākumā, kad ienāca pilna apjoma interneta komunikācija mūsu dzīvē un ikdienā. Es šobrīd strādājot ar Andras Neiburgas dienas grāmatu rediģēšanu, lai to izdotu drukātā grāmatā, saskaros ar to, tas ir par laika periodu no 2003. Gada, un to ārkārtīgi aktīvo komunikāciju internetā, kas toreiz bija, tikko sākusies, tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Sviestacība laikam sāk. Blogu vietne, Club LV, kur cilvēki pilnīgi jaunā viņiem veidā uzsāka iepazīties, sarunāties un izjust nepieciešamību pēc šādas komunikācijas. Tas, par ko tur tika runāts, kādā veidā, kā tika veidotas mākslīgās identitātes, kā viņas saplūda ar reālajām, kā cilvēki iepazinās, kā viņi dzīvoja šajās dubultajās identitātēs. Un tas bija ārkārtīgi skaists un auglīgs un daudzveidīgs laiks, kurš es tagad to pārlasot un liekot kopā, saprotu, ka tas ir aizgājis. Šobrīd tie sociālie tīkli, tā komunikācija, kas šobrīd ir sociālajos tīklos, ir jau pilnīgi atšķirīga, un vairs nekad mums nebūs ne tās anonimitātes, kas bija toreiz, ne tik varbūt pat personisku un intīmu kontaktu veidošanās, kā bija toreiz, pateicoties internetam. Arī pierakstīšanas, savu domu, savu izjūtu, savu ikdienas piedzīvojumu pierakstīšanu dienas grāmatas formā, kas parādījās pilnīgi jaunās iespējās tajā laikā. Arī tas šobrīd ir mainījies. Mums tagad ir pilna telefona ar fotogrāfijām no katras dienas piedzīvojumiem, bet aizvien mazāk mēs pierakstam to, kas mums ir noticis. Paldies, tas bija Ilmārs Šlāpins, mans vārds Kins Grūbe, radījumu ierakstīja Toms Šits un montēja Nora Mītspapa. Paldies!